Sveiki, Skorpioni! Kā labāk nodzīvot decembri vai kā labāk pavadīt gada nogali? Ar kādu enerģiju mēs varam rēķināties? Skorpioniem vēl enerģija pietiekama. Vēlme darīt, ietekmēt, piesaistīt, tērēt, pelnīt, apgrozīt naudu, iegūt varu, iegūt noteikšanu pār apkārtējiem, piesaistīt cilvēks, piesaistīt klients, piesaistīt, komandēt mājinieks. Ja? Tāda varas un naudas enerģija, kas parasti mūsu kurbulē diezgan aktīvi, jo tās ir tādas materiālās pasaules lietas, kas ļauj mums būt gribošiem. Ieteikums darbā. Ieteikums darbā ir padomāt par resursiem, padomāt par tām lietām, kas pagājušajā, jau gandrīz pagājušajā gadā jums darbā nav nesušas prieku, nav nesušas gandarījumu, uz ko jūs esat iztērējis visvairāk, varbūt spēka, varbūt resursi, varbūt neesat saņēmis. Padomājiet par cilvēkiem, ar kuriem sadarbojaties, jūs esat vairāk nekā gājuši mīnusā nekā plusā. Ne jau tādēļ, lai turētu uz to visu ļaunu prātu, bet tādēļ, lai saprastu, kā nākamajā gadā veidot savus ienākumus, kā nākamajā gadā veidot savu dzīvi, no kā atteikties, kur uzlikt akcentu, jo redziet, ka šajās abās divās kārtīs ir diezgan liela vajadzība pēc naudas un resursiem. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā darbs pašlaik nenes jums atpakaļ pietiekami daudz vai nesamaksā tik daudz, kā jums pienāktos. Vai jūs neesat izdarījis, vai kaut kas ir bijis pietiekami bremzējošs, lai jūs varētu būt labāks. Šis gads saka, apsver, izrēķini, pārdomā un tieši, teiksim, to finansiālo pusi. Finansiāli un tie cilvēki, kas ir ar jums sakabē ar jūsu peļņu, kurš no tiem ir tas, tā kā akmens kaklā mazlietiņās. Privātā dzīve. Ieteikums. Privātā dzīvē ļoti jauka kārtas, kas vēsta par tādu mierīgu, priecīgu, harmonisku blakus būšanu, blakus darbošanos, kustēšanos, vai tas ir hobijs, vai tie ir mājas darbi, vai tā ir mājas dekorēšana, visi daudzie patīkamie darbi, Ziemassvētkus gaidot, sajūtiet otra blakus būšanu. Sajūtiet, kurā brīdī pielikt roku, kurā brīdī būt blakus, kurā brīdī pārņemt kādu smago nesamo. Un tas faktiski šajā mēnesī tāds praktiski maz ieteikumi, kas ļauj partnerattiecības padarīt siltākas, laipnākas, mīlošākas. Un netaupiet naudu uz partnera dāvanu. Es jau nesaku, ka viņam jāpērk milzīgi tā dāvana, bet lai tā dāvaniņa tomēr būtu, paskatieties, kas tam partnerim pašlaik pietrūkst mazlietiņās un kaut kas tāds, redzēji, zināja, ka tev šito vajag. Ja, tad tam nav jābūt kaut kam mega. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts runā par nenopietnām attiecībām, par tādām attiecībām ar flirtiņu, ar iespējamību, varbūt jā, varbūt nē. Šī kārts runā arī par sēdēšanu uz diviem krēsliem. Ja jums enerģija pietiek vēl, sātans enerģiju dod, resursu dod, tas nozīmē, ka enerģija pietiekama. Jūs varat izmēģināt pat divus dažādus partnerus, ja pēkšņi uz randiņiem sāk parādīties labas kandidatūras, varat iesaistīties. Nav jau uzreiz kādam jāsaka jā, ne? Jo šīs, kā es teicu, tas nenopietnas sēdēšana uz diviem krēsliem vienlaicīgi. Īstais laiks, svētku laiks, īstais laiks, kad varētu arī būt nenopietni. Padoms. Padoms ir nepārslogojiet sevi ar pienākumiem. Pieskatiet savu muguru, pieskatiet to nesamo, kas jums jānes, jo tā kā man vecmāmiņa teica, ko nevar celt, to nevar nest. Varbūt tas jums noder vienkārši šajā mēnesī. Uz tikšanos atkal.